Ballīšu karalis Škadovskis uzrīko tropisko ballīti. Tadām! MJam šodien paliek 7 gadi! Tas ir ļoti svarīgs vecums. Tas ir brīnišķīgs vecums, maģisks. Mans saimniekpuika pāries no puņķēnu bērnu dārznieku pirmklasnieku rindās. Man ir kaut kas jāizdomā. Es taču nevaru atstāt bez uzmanības tik svarīgu notikumu. Citādi jau es nebūtu ballīšu karalis, vai ne? Mana mīļotā Drinkinsonu ģimene ir devusies savā dzimšanas dienas ārzem ceļojumā uz delfināriju. Nedaudz skrobīgi, jo mani šie gan nav paņēmuši līdzi. Manā vietā ir paņemta kaut kāda tante ar matiem vārītu biešu krāsā. MJs viņu dēvē par krustmāti, bet priekš manis tā ir ļauna tante, kas ir ieņēmusi manu vietu īrētā 7-vietīgā mašīnā Kativi 29. Un man tik ļoti patīk delfīni. Delfīni. Delfīni, tā ir ideja ballītei. Delfīna ballīte, oriģināli ne? Tādu ballīti vēl nav rīkojis neviens kaķinimātors. Sāku domāt, kā lai to dabū gatavu. Jāpiezvano uz zooloģisko dārzu, jāpainteresēs par delfīnu īri, jādabon milzīgs baseins, ko sapildīt ar ūdeni, jāpasūta suši un tam līdzīgas zivju uzkodas un jāsapūš baloni, kas izskatītos pēc ūdens burbuļiem. Vai man dieniņās tik daudz jāpaspēj, kamēr Drinkinsona nav mājās? Zvanu uz zooloģisko dārzu. Dusmīga tante otrā klausulas galā atbild, ka delfīni viņam nav. Bet, protams, kā es uzreiz to nesapratu? Tāpēc jau mana mīļā ģimene ir devusies ārzem ceļojumā. Mūsu valstī delfīnu nav. Kad dusmīgai tantei ieminos par kādiem citiem ūdensīmītniekiem, ko varētu noīrēt, šī atcērt, kā zooloģiskais dārzs savus iemītniekus neizīrē. Kad ierosinu, ka tas varētu būt labs biznesa plāns un papildus ienākumu avots dārza darbiniekiem, šī atcērt kaut ko par dzīvnieku tiesībām un nosauc mani par merkantilu kaķi vai tam līdzīgi un izbeidz sarunu noliekot klausuli. Nedaudz saskaities noburkšķu, ka mērkaķus gan šie nodarbinājuši, liekot atbildēt uz telefona zvaniem. Un uz vienu īsu mirkli nokaru ūsas. Jau nākamajā mirklī atkal topu mošs un enerģijas pārpilns. Bet tāpēc jau nav jāizmet doma par ūdens tematiku ballītei, vai ne? Nedaudz pamainīsim plānus, virzoties ekvatoriāli. Tropiskā ballīte pārlieku dzestrajā pavasara dienā. Ideāli! Zvanu uz Beigan, lai pasūtītu suši. Zinu, ka Mimi būs sajūsmā, jo vismaz 2 reizes nedēļā viņa cenšas pierunāt mammu uztaisīt vai pasūtīt viņas mīļāko ēdienu, bet 99% gadījumu viņa saņem kurvīti. No pieklājīgas balss piedāvātā izvēlos tos, kas atbilst manai gaumei, ar svaigu lasi un tunci un garnelēm. Piekodinu gan, lai gurķis neliek klāti, jo tas, ir visiem zināms fakts, ka kaķiem no tiem ir bail. Lai gan personīgi es neesmu nekāds stereotipisks kaķis. Palaikam mēdzu noķiet kādu avokādo šķēlīti vai konservētas kukurūzas graudiņu no allažu modrās un tālredzīgās mammas. Kad pasūtījuma veikšana tuvojas finālam, patīkamās balss īpašnieks otrā klausulas galā ar savu jautājumu, cikos piegādāt pasūtījumu, iedzen mani stuporā. Cikos tad var gaidīt manu mīļo ģimeni atpakaļ? Ieguglēju attālumu līdz delfināriem, pierēķinu klāt krūmiņpieturas, kas varētu būt visai biežas, jo mašīnā ir bērni. Bet ja nu pa ceļam gadās kāda ķibele vai neplānotas apstāšanās, lai uzkostu, rēķinu un domāju un rēķinu tik ilgi, ka pasūtījuma pieņēmējs sāk šaubīties, vai neesmu nolicis klausuli. Es steidzīgi un nedaudz nokaunējies atceļu pasūtījumu, noliku klausuli un atkal uz īsu brīdi nokaru ūsas. Bet jau pēc mirkļa atkal esmu mundrs un optimistiski noskaņots, jo nav jau liela bēdā. Piegādes notiek ātri un jebkurā diennakts laikā. Gan jau paspēšu veikt pasūtījumu tajā mirklī, kad dzirdēšu atslēgas caurumā atslēgu griežamies. Drinkinsoniem atgriežoties mājās,
Bet uz doto mirkli man jāsaprot, kas vēl ir paveicams līdz neprognozējamam brīdim, kad jubilārs būs atkal mājās. Izložņā visu dzīvoklī, lai iedvesmotos, ar ko lai sāk. Jāsaprot, kurā telpā, lai rīko iecerēto pasākumu. Visā dzīvoklī ir parket lamināts, kas krāsas dēļ liek iedomāties par pludmales smiltīm. Pateicoties tam, ka viesistaba ir apvienota ar virtuves zonu, tā ir lielākā telpa visā dzīvoklī, tātad izlemts tusiņš notiks te. Ja piepildīt viesistabu ar ūdeni apmēram līdz Drinkinsona potītēm, tad parket lamināts vēl jau vairāk izskatīsies pēc pludmales smiltīm. Iedomājieties, kā priecāsies visi 3 bērni, šļakstoties improvizētas jūras krastā, man ap sirdi kļūst tik silti. Ak jā, tropiskā ballīte paredz arī tropisku siltumu, tāpēc es pagriežu karstā ūdens krānu un novirzu ūdens strūklu prom no izlietnes. Spēcīgā ūdens strūkla nosedz visu galda virsmu, un tad lēni plūstošā ūdenskritumā ūdens nokļūst uz grīdas. Cik skaists ūdenskritums! Īsu mirkli pavēroja ūdens plūdenos lejupslīdošos deju soļus pa virtuves skapiem, pielieku ķepu, bet tūdaļ atkal to atrauju atpakaļ. Au, karsts! Vai tik nebūšu pārcenties ar ūdens temperatūras regulēšanu? Telpu piepilda garaiņi. Atmosfēra kļūst aizvien tropiskāka un mani pārņem tāds prieks, tāda iedvesma, ka sāku joņot pa dzīvokli gan tam dēļ, lai izlādētu pāri malām kūsājošo prieku, gan lai ar acīm sameklētu atribūtus, kas varētu padarīt ballīti vēl tropiskāku. Pamanu orhideju podus uz zemās palodzes. Zem augu stublājiem, dekorācijas nolūkos, mamma ir salikusi dažāda izmēra oļus. Super! Apgāžu podus. Tagad iedomātajā jūras krastā būs arī akmentiņu un tropisku augu elementi. Pēc vairāku stundu intensīva darba jūtos nedaudz saguris. Enerģijas līmenis tuvojas nulles atzīmē, tāpēc dodos uz tēta kabinetu, kur atrodas mani ēdiena trauki un labierīcības. Diemžēl trauki ir izlaizīti pa tīro, vēl pirms Drinkinsoni sasniedz savas īrētās automašīnas durvis, un neviens tos nav no jauna sapildījis. Es tu neko nevaru darīt, tas ir instinkts. Redzu pilnu bļodiņu, iztukšoju to pa tīro, un vēl izlaizu, lai mamma redz, cik kārtīgs kaķis es esmu. Rūpējies par to, lai viņai nav jāmazgā vēl arī mani trauki. Jūtas nedaudz dusmīgs, jo mans kuņģis ir pieradis pie 4 dienas ēdienreizēm un 1 nakts uzkodas. Ielecu izlietnē un iekārtojos tur uz nelielu vakaras naudu. Pēc brīža pavaru acis. Nē, tas nav izturams. Vēders burkšķi tik skaļi, ka nav iespējams pagulēt. Izložņā visas virsmas, meklējot ko graužumu, lai piemānītu savu neapmierināto kuņģi. Diemžēl mamma ir novākusi visas daudz mazēdamās lietas. Neko darīt. Ķeros pie zobu birstīšu graušanas. Enģejs savējo kā vienmēr nav noskolojis cītīgi, un es sajūtu vieglu brokastu bekona garšu. Kaut vai tā. Pēc neliela iegrauziena kuņģis ir nedaudz nomierinājies, un es atkal saritinos izlietnē uz snaudu. Kad atmostos, dzīvoklī kļuvis gaužām tumšs. Cenšos saprast, kas mani pamodinājis, klauvēni pie ārdurvīm un satrauktas balsis aiz tām. Nē, mana ģimene tā nav, viņiem taču ir atslēgas. Ar savu nepārspējamo kaķa redzi, arī tumsā redzu, ka ūdens pietuvojies tēta kabinetam. Tā nebija plānots. Te ir flīzes, kas nekādā veidā nesaskan ar ballītes tematu, tāpēc es āši cenšos izdomāt, kā varētu dabūt prom lieko ūdeni. Acīs iekrīt tols papīrs. Atceros, ka to izmanto mamma, lai savāktu no manas ūdens bļodas izliejošo ūdeni. Allaž tik ļoti aizraujos ar dzeršanas procedūru, ka metra rādījusā un pat uz sienām paliek pilītes. Nesaprotu kāpēc, bet mamma allažiņa izskatās dusmīga, kad ar papīra gabalu slauka manus radošos mēģinājumus. Kāpēc viņa tā dara? Ūdens pilītes uz sienām taču tik jauki zaigo lampas gaismā. Nedomājot, nometu veselu toltes papīra rulli un aizritinu to līdz tēta kabineta slieksnim, kur jau sācis krāties ūdens. Kad konstatēju, kā ar to nepietiek, jožu uz vannas istabu, kur sadabūju vēl vienu rulli un aiztinu to līdz minētajam slieksnim. Papīrs vienā acu mirklī kļūst viss caur slapšs.
Tajā brīdī, kad man pielic, ka vajag taču aizgriezt ūdens krānu, dzirdu, kā ārdurju slēdzenē jau skrapst atslēga. Mana ģimene ir klāt! Aizmirstu veikt telefona zvanu, lai pasūtītu suši, jo manis paša vēders apdūnoši skaļi sauc pēc kaķu barības. Vispirms jāpabaro mani. Es jožu viņus sagaidīt un nepaspēju ieņautēties pārsteigās, kad saprotu, ka pārsteigums ir izdevies. Mamma, tētis, biešu tante, MJs un Mimi stāv mutēm vaļā, bet Kiki metas dzīvoklī iekšā, lai nodotos ūdens priekiem. Es apmierināts smaidu un glaužos klāt mammas kājai, lai pēc pārsteiguma viņa vispirms atceras, ka jāpabaro mani. Škadovski! Iesaucas mamma. Es tajā dienā nedabūju vispār, jo visi pieaugušie pirmām kārtām metas ar dvieļiem un grīdas lupatām ūdens priekos. Prieki turpinās vēl krietni pēc pusnakts. Un es pat nekļūstu dusmīgs par to aizmāršību, jo, manuprāt, tas liecina par to, ka tropiskā ballīte ir tiešām izdevusies.